Nu, noslēgumā, lai mēs pateiktu līdz galam tādu tā kā punktu uz īgu uzlikt, ka valstī viss ir kārtībā, vakardien Saeimas deputāti beidzot pieņēma šos grozījumus bērnu tiesības aizsardzības likumā, kas tagad ir atrisinājis visas Latvijas demografiskās problēmas. Tātad, bērnu izglītības un aprūpes iestādēs seksuālo attiecību popularizēšana un reklāma ir aizliegta. Paldies Dievam! Paldies Dievam! Savādāk nāca mājā tie bērni, viņi bija samaitāti. Un man liekas, mīļie bērniņi, kur jūs skrienat? Jums jau tā ir laupīts prieks. Jums ir laupīts prieks par kožļenēm, jums ir laupīts prieks par džinsenēm, jums ir laupīts prieks par botām. Ja? Viss ir. Un tagad viņi... Pirmās nakts prieks un pārsteigums. Jā. Neziņa, kas tas ir. Visi gaidīs tagad. Un man arī kā vecākam arī ejot pakaļ, nu, teiksim, ko pakaļ? Bērniem skolu nav jāiet pakaļ, jāiet ir pateikt, ka viņš nejauši to visu salauza. Kāpēc es eju uz skolu? Visi tie plakāti, kas tagad bija tur salikti. Šitais tur, 12 ar 11 dara to, skuķīt uz seksu vai kaut kas tāds. Tie visi skolas plakāti. Beidzot noplēsīs nost un pieliks dzejojus. Nu, kādi ir labākie plakāti, ko mēs esam redzējuši skolās? Teiksim, 12. B tiekās 11. A kopējā seksuālā klases vakarā. Šodien skolā viesosies jogas pasniedzējs. Seksa jogas pasniedzējs, piemēram. Nu, man liekas, demografiskajā situācijā arī ļoti labi palīdz, ne? 47 deputāti nobalsoja par to, un līdz ar to tā seksuālā interese jau tā ir sakāpināta. Kā viņi palīdz demografiskajā situācijā? Nu, tādā ziņā, ka viņa vairs nebūtu kā problēma vispār. Jo mēs nezināsim. Jā, jo mēs nezināsim, nav problēma. Kurās valstīs ir lielāka dzimstība? Indija, piemēram. Kur neko nezinu. Tur nav tāda mācība. Indijas piegājiens. Mums ir Saeimā Indijas piegājiens. Beidzot, demogrāfs Ilmārs Mešķis ir uzklausīts. Viņi paraudzījās uz problēmu no otras puses. Indija, dzimstība. Nu, neviens neko nezinu. Paskatījās skolas programmā. Tā, kur